nedara muļķības, klausies. Es jau izsaucu ātros. Dievle, lai paliek pie jums, kamēr atgriežos mājās. Ņem to kasti. Tu jau esi liela meitene. Ļoti liela. Mēs visu nokārtojam. Visu? Pie tevis atnāk sociālais darbinieks. Mēs tev nekādi nevaram ņemt līdz uz jauno dzīvokli. Nekādi. Bet tagad par tevi rūpēsies valsts. Kas gan var būt labāks, ko? Tev jāpaliek šeit. Mums ir daudz grūtāk nekā tev. Jā, ļoti grūti mums ir. Konfekti gribi? Gribi? Nu, kā gribi? Un tu ej atpakaļ uz savu dzīvokli un netraucē Kārli onkulim. Nu, palaidi. Šitā, jā. Liksim tā. To tur tā. Viss? Apsties tur nav? Nav. Nu, tā aizam ciet tad, jā. Viss. Prom viņi ir. Nu, mūs vairs neviens netraucēs. Nosvinēsim šito te ko? Viens liels kungs jāj paganībā, kur skuķis gana aitiņas. Pidirī, pidirā, pidirā, lala, kur skuķis gana aitiņas. Mūk! Ah! Princi! Princi! Ej! Tā. Uz izdošanos. Viņš paceļ savu cepurīt un dod tam skuķim laburīt. Pidirī, pidirā, pidirolala un dod tam skuķim laburīt. Liec galvā. Nu, pietiks ar... Ko? Pabūdām, pamigām, mūk. Ejam gulēt.
Princi, paskaties, nolūzis jau. Princi, pavirzies, man ar vietiņu vajag. Dzirdēji? Nu. Princi. Guldi, samērīgi. Labs. Oi, turi muti nerunā. Princi. Princi, kas tur ir vējš ciet? Skurstenībai. Nā, pa virsmu. Nu, vecie. Gaidiet ar uzvaru. Māja ir tur, kur muita un sargs, tur vārīti vēži, kastrolī sargs, un brunsvīkas viļņus vasaras vēž, par ezeru vizinās spēž. Sunīši, mūk, princi. Nedusmojieties, man ļoti bailes. Man ļoti gribas ēst.
Princi, čomiņ, noslēgs. Mūk? Kas tā tev vecīt? Tā, jā. Ak, tad tādas tās lietiņas. Mūka. Nu, princi, būs vien jāiet. Paskatīsimies. Nu, tu esi gatavs? Turi. Nu, uz bodī. Mūk. Ko brīnies? Nāc ēst. Sēd un ēd. Šeit. Nu? Ēd. Fu. Sēdi. Un tagad tu man visu izstāstīsi. Paldies par brokastīm. Mani sauc Tille. Īstajā vārdā Matilde Martus. Mammiņa drīz atnāks, man nebūs jāiet uz bērnu. Tu domā, tur ir slikti? Man nepatīk. Tur raustais bizēm. Padomā tik. Māmiņa pārnāks un mēs būsim kopā. Ak tā. Kur tad, lai es tev tagad lieku? Piedodiet, lūdzu. Piedodiet. Kamēr atgriezīsies tava mamma, tu vari palikt te pie manis. Ko ēst tev pietiks? Kur gulēt jau arī atradīsies.
Kaut ko sameistarosim. Kurā slimnīcā viņi ir? Būs jau labi. Tā, jā. Ļoti smuks. Paldies. Re. Jā, smuki. Nu, jā. Trapusē gan. Jā. Jāciņa. Laikam jau silta. Paldies. Kas smuks runa? Redzēt, Zulīši? Paskaties to. Redz. Paldies. Laikam taču ronas. Nu, jā. Rokas soniņa. Paldies. Smuka pēdītāja. Kas iekšā? No kā? Smuks. Končas. Ar gotiņām. Skaisti. Un zeķītes. Jā. Apelsīnu krāsā. Patīk. Jā, paldies. Ar dzeltenām malām. Būs jau labi, būs labi. Gan jau mēs ar mammu noreikināsimies. Nu, kas tu nu ir? Nu, tidī. Varbūt uzdziedam. Nu, labi. Jā. Nu tā. Mūk, dzied līdzi. Vēl ārkli mums būs un necēšas sār, un pašiem savs zirdziņš, kas secē un ār. Vēl dobēs pupas un kāpostus, ai ārkai māja, tā tas mums būs. Un sivēns, kam samazgas priekšā dot, un pīles un zosis, ko nobarot. Vēl kafeju saldu ik launagus, ai ārkai māja, tā tas mums. Mums gotiņās pašās ganībās ies, vēl dūnu pēlis, kur nosnausties, un tases un podus glāzētos, ai māja, tā tas mums būs. Ai māja, bet kur gan tas būs? Es nabakstu slinkā, kam vajag mūs, te dirnēt un meklēt mūsu saimniekus. Ai māja, tā.
Te kāds ir? Vai te kāds ir, ko? Jā. Nē. Kas tu esi? Vai vecāki mājās? Nē. Jā. Vai 6. dzīvoklī neviens vairs nedzīvo? Nē. Jā. Kas jā? Ko? Kas nē? Nu, tu vari runāt kā cilvēks. Vai tu viena mājā? Jā, ar suņiem. Ar ko tu te dzīvo? Ar mammu? Ar tēti. Vai te tu neesi Matilde? Nē. Dīvaini. Vai te nedzīvo meitene, kā mamma bija slimnīcā? Nē, es dzīvoju kopā ar tēti. Matildes nav, un kurš tā te dzīvo? Šitam dzīvoklim jau pirms 7 gadiem vajadzētu būt tukšam pēc nama pārvaldes papīriem. Es atnākšu vēlreiz, kad tētis būs mājās, labi? Rīts! Rīts! Labais. Nu, palīdzi. Ejam. Nāc. Ai. Suņu vīri. Nu, ko mēs šovakar dziedāsim? Suņu vīri. Nu. Valdības tante bija atnākusi. Kādas valdības? Kas par tanti? Ak, tad šitā tu viņai teici. Jā, ko tagad lai dara? Ko lai dara? Būs vien jāiet. Tirliņ, tai bērnu namā nemaz nav tik slikti. Tu visu to esi izgudrojusi. Es tev patiešām nevaru te paturēt, nu. Tas ir pret likumu, un ar likumu es nedrīkst sarauties, nu nemaz ne. Es taču nemaz nedrīkst te dzīvot, tu saproti. Nē, es tev nevaru paturēt, un viņi man to nekad neatļaut. Bērnamā tu vienmēr būsi pēdus un apģērbta. Pati zini, nekā pie manis. Nu, nekādas drošības jau nav. Te es nopelnu labi, te atkal karzobs vadzī. Tili, un skolā ar tak tev jāiet. Nu, visādas lietas. Es taču gal galā neesmu tavs tētis.
Paklau, Tille. Tad bērnamā tev būs draugi un draudzenes tavā vecumā. Tur tev būs jautri, vai ne? Nekā te ar mani, tāda vecīga vīra. Tu daudz iemācīsies, un kad tu izaugsi lielu, tad, jā. Tu vispār dzirdi, ko es saku? Tu saproti, ko es saku, Tille? Saprotu. Jā. Gribi, es tev sakūšu olu. Tūlīt būs gatavs. Es gribu gulēt. Zieds pretī liecās man ar smaržu burvīgu, zieds neredzēts, kas plaucis maija varā. Bet atbildot man ir sausu rožu krūms, es novērsos un pagāju tam garām. Pie mana rožu krūma skatiens apstājās, to lolotu un koptu, lai aug skaists. Bet roze greizsirdībā novērsās, un ērkšķis bija mans prieks vienīgais. Suņu vīri, es gribēju tev kaut ko pajautāt. Protams, prasi. Kur tu dabūji tās visas dziesmas? Ak, dziesmas? Nezinu. Pats izgudroju, kaut ko dzirdēju. Visādi jau man iznāk pa to pasauli daudzoties. Mēs gan ar māmiņu atceram pasakas. Tad redz, kā tas ir labi. Piedodiet, ka iztraucēju. Ar labu nakti. Nopērt sev kaut ko garšīgu.
ir apendicīts. Lūdzu, ko jūs gribat? Sakiet, lūdzu, vai pie jums te guļ tāda Marta Martus? Kāds jums sakars būt ar viņu? Nekāds. Gaidiet. Man obligāti jābūt sakaram? Gaidiet. Nu, ir vai nav viņa? Nē, nav. Nu tā. Vēl kaut ko? Vēl tās zeķes, tās dzeltenās. Lūdzu. Paldies. Lūdzu. Paldies. Es redzu, ka tu nāc kopā ar princi. Tu esi no Brūnās mājas. Es? Jā. Es domāju, ka tur paliks tikai suņu vīrs. Suņu vīrs ar suņiem un es ar mammi. Ar māmiņu, tu saki? Jā. Bet tad tā nebija tava māmiņa, ko aizved uz slimnīcu? Nē, māmiņa ir atpakaļ. Tu nemānīsi bērnus. Nemānīsi meitiņu. Princi. Tille, tu zini? Man šodien ienāca prātā viena jauna dziesma. Nociedi. Tēt sapņu zemi, vai zini to, kur strauti no kalniem krīt putojot. Ak, tēti, tur māmiņu redzēju es, kur lilijas viņu virs ūdens tur. Bija ēritai apkārt un apģērbs balts, un mūsu tikšanās brīdis tik salds.
no laimes tā raudāju es, saka mīļotais Dievs, kā man vēl reizi turp atgriezties. Šo strautu dvēsmu dēls zinu gan, pa sapņu zemi lemts klejot man, bet straume tik plata, krastālu mazu, es zinu nekad man tur nenokļūt. Jau saki, tēt, kādēļ dzīvojam te šausmu pilnajā pasaulē. Ak, sapņu zemē daudz labāk ir, tur rīta zvaigzne mums pavīnīts. Ak, sapņu zemē daudz labāk ir, tur rīta zvaigzne mums pārīnīts. Tu zini, es tev labprāt to neteiktu. Ja vien es zinātu, ka es varu kaut ko mainīt vai par labu griezt. Tu jau zini, Tilde, ka dzīve nav nekāds roždārs. Un bieži vien cilvēkam viņa dzīvē ir jāpiedzīvo daudz bēdīgu un grūtu lietu. Tu jau zini, Tilde, ka pasaulē ir daudz laba un ļauna. Un bieži vien mums tomēr sagaida vairāk bēdīgu un ļauna nekā prieka. Mēs jau nezinām, kāpēc tas tā notiek. Un mums tas arī nemaz reizēm nav jāzina. Mums tikai ir jātic un jāsaprot, ka Dievs debesīs zina, kāpēc mums reizēm plecos tik daudz ciešanu uzlikt. Mīļā Tilde, tu esi viena ļoti gudra un saprotoša meitene. Un tāpēc es ceru, ka tu sapratīsi patiesību, kas man tev jāsaka, lai arī kāda tā būtu. Vai māmiņa ir nomirusi? Nē. Tomēr jā. Nē, nē! Pastāsti, kā tas notika. Pastāsti. Nāc, apsēdies.
pavisam mierīgi. Tūlīt pēc operācijas. Nepamodos. Tajā pašā dienā, kad aizvedu. Nāc. Gan jau bērnamā noderēs paturi. Bet to skapīti tu paturi sev. Tad jau redzēs. Uz to aizskrēju. Katru dienu aplaisti. Ja? Jā. Zemenīt. Rekur zemenīs, tikai neapēd zaļas. Saprat. Un neaizlaida nezālē. Katru dienu noteikti ravēt vajag. Tili, es nākšu pie tevis ciemos. Neļauj suņiem sabradāt. Labi? Princi, mok! Princi, mok! Princi. Ejam. Reiz dzīvoja princese un puisis. Viņi viens otru ļoti mīlēja. Puisim piederēja stabule un zelta putniņš. Cilvēki no tālām zemēm nāca klausīties putniņu skaistajās dziesmās, bet princeses tēvs bija ļauns karalis. Viņš negribēja savu meitu atdot tādām plikatām, kurām nav ne mājas, ne naudas. Vienreiz karalis sadusmojās un pavēlēja savu meitu ieslodzīt garā augstā tornī. Puisis apsolīja princesei atsūtīt pie viņas savu zelta putniņu, lai tas pastāsta, kā viņam klājas. Princese sūtīja atpakaļ ziņu. Es tevi vēl mīlu, es tev vēl neesmu aizmirsusi. Bet reiz kāds neģēlīgs karaļa kalps ieraudzīja, kā princese ar puisi sazinājās un pastāstīja to visu karalim. Karalis pavēlēja medniekam
lai nošauj putniņu. Princese ilgi raudāja, bet beidzot izdomāja, ko darīt. Viņa lika savā tornī nogādāt stelles un viskrāšņākās un skaistākās zīda dzijas un sāka aust lielu glaznu ar zelta putniņu. Tā kā princesei nebija zelta diegu, viņa putniņa spārniem izmantoja savus garos skaistos matus. Gadu gadiem princese auda, bet sliktais karalis jau sen bija nomiris. Kad glazna bija pabeigta, notika brīnums. Putniņš izlaidās no stelēm un sāka dziedāt. Princese atvēra logu un teica putniņām, lai tas sameklējot viņas puisi. Putniņš lidoja dienām un naktīm, mēnešiem un nedēļām, līdz uzgāja Sirmgalvis slimības gultā. Sirmgalvis laimīgs aizvēra acis un nopūtās. Tikai putniņš sadzirdēja Sirmgalvija nopūtā. Es tevi vēl mīlu, es tevi neesmu aizmirsis. Mierā, mūs. Mierā. Kas tur ir? Vai ir kāds mājā? Ir jau ir. Tā. No. Kas jūs tāds esat? Saskaņā ar dokumentāciju te neviens nedzīvo. Rāmāk, kundzī. Iesim labāk aprunāties tur uz soliņa. Lai suņi netraucē. Lūdzu, tur. Uzmanīgi. Lūdzu. Nu, jūs dzirdējāt jautājumu, kas jūs tāds esat? Es te dzīvoju. Nu, tad tā. Es esmu no bāriņtiesas. Un mūsu uzdevums ir rūpēties, lai viss būtu nokārtots atbilstoši likumam un atbilstoši cilvēku tiesībām. Vecāku nāves gadījumā, nesot citiem radiniekiem, bērns ir jāievieto bāriņu audzināšanas iestādē. Jā. Likums neparedz, ka bērns varētu atrasties pie kādas fiziskas personas, nesot īpašiem adopcijas dokumentiem. Nu, ar visām no tā izrietošām sekām. Tas ir saprotams? Nu, kur tu biji līdz šim tās jūsu brīnišķīgās iestādes ar saviem skaistiem likumiem līdz šim konkrētajam brīdim? Bērns ir palicis viens kopš māte aizved. Un kur viņš ir? Varbūt viņš vispār nav. Varbūt viņš ir noklīdis. Varbūt viņš ir nomiris aiz bada. Nemaz nestāstiet. Mēs zinām, ka bērns dzīvo pie jums. Mums ir arī liecības. Mums ir kaimiņu liecības. Jā, bērns dzīvo pie manis. Bērns tiešām dzīvo pie manis, un es to netaisos noliegt. Tikai redziet, man atšķirībā no citiem rūp viņa liktenis. Un tāpēc, lūdzu, labi, vārdu sakot, es palūkšu sīk informāciju par to, kādas tās iestādes ir un par tiem likumiem. Pirms es izlēmšu to bērnu jums atdot. Tas nav jūsu ziņā vispār. Nav? Jā, un pat ja jūs likuma noteiktajā kārtībā izdomāt bērnu adoptēt, tad nu tādam kā jūs, tas ir nemūžam. Tas ir kādam kā man. Kādam? Klaiņo, nestrādā, Ak, tā. Bez pieraksta. Vispār. Nu? Īstenībā tādus kā jūs vajadzētu vienkārši ar vārdu likt pie darba. Vai arī, es nezinu, cietumā sēdināt, jo nevis uzticēt mazu bērnu audzināšanu. Labi. Pietiks. Es domāju, tuvāk pie lietas.
Nevajag pievērst uzmanību tik daudz manai necilējai personai, ja? Man būtu ļoti svarīgi zināt, kādā veidā jūs gatavojaties pārņemt Matildi un kāda būs tā konkrētā vieta vai iestāde, kur jūs taisieties viņu ievietot. Mēs rīt būsim klāt. Komisija 3 cilvēku sastāvā. Būs jānoktē viņas mantiskais stāvoklis, nu, respektīvi tas, ko atstājusi māte. Un, starp citu, arī viņas veselības stāvoklis, tas ir skaidrs, jā. Un bērns nonāks tur, kur viņam ir jānonāk. Tā vispār nav jūsu darīšana. Un visas mūsu iestādes ir ļoti augstā līmenī. Un tieši, jā, bērnu audzināšanas nolūkos mēs rūpējamies, lai viņam nebūtu nekādu personīgo mantu, jo tā viņam ir daudz vieglāk iejusties svešā vidē, un viņš ātrāk sāk meklēt kontaktu ar audzinātājām. Tātad rītdien 11:15 jums jābūt gatavam nodot meiteni. Saprotams? Nav saprotams. Kā nav saprotams? Nu, tad, cikos tad? Necikos. Nekad un nekur. Es vairs nevēlos jūs redzēt. Ko jūs vispār atļaujaties? Jūs atbildēsiet pēc likuma. Sapratāt? Ej tu uz podu ar savu likumu. Jūs to baigi nožēlosiet. Perversais tēviņš. Tille. Nu. Pagaidi, atvainot, tu neredzēji tādu mazu meiteni, gaišiem matiem ar bize?
Tille! Tille! Nu, nav. Ak, Dievs! Mami. Kur man prāts, ka ļauj tev aizskriet? Es tak jūtu, ka tur kas nelāks. Kā ir ko? Es tev tējiņu atnesu. Ieliksim mērtiņu. Tā. Paliks siltāk? Jā. Nu, ietver siltu tējiņu. Kas šī piparmēta? Paldies. Lūdzu. Nu, nav tik karsta? Nav. 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 Man likās, ka stacijā ir labāk nekā bērnu namā. Es zināju, ka tā nevajadzēja darīt. Jā, mazā Tīla, viegli tev nav bijis un nebūs. Es tomēr ceru, gan jau kaut kāds atrisinājums atradīsies. Es tam ticu pavisam noteikti. Mums tomēr tagad jāparūpējas arī par suņa vīru, jā? Padomā pat, kā viņš uztrauc tev meklēdams, nevarēdams saprast, kur tu varēji palikt. Mums viņš tūlīt pat jānomierina un tūlīt. Jā, tu tagad varētu likties gulēt uz dīvānu. Es aiziet līdz viņam un visu izstāstīt. Kā tev liekas? Man šķiet, ka mums būtu jāiet kopā. Jā, jo mans mājas pašlaik ir tur. Pagaidiet. Tūlīt iesim, tūlīt es jūs laidīšu. Sameistarušu bateriju. Tūlīt. Iekšā. Tille. Tille. Nu, ko? Nu, kā tu varēji? Kā tu varēji aizskriet projām no mājām? Nezinu. Tille. Es tev gribēju teikt, ka es to valdības tanti aizdzinu projām. Viņa aizlepatoja atpakaļ neskatīdamas. Viņa te vairs nenāks. Viņai te nav ko meklēt. Nemaz nebaidies. Klau, Tille, es tev gribētu ko vajadzēt. Vai tu gribētu palikt kopā ar mani? Jā. Pagaidi. Nesteidzies. Tu zini, kā es dzīvoju. Neko daudz tev nevar piedāvāt. Tāpēc tu labi apdomā, pirms saki man to jā. Jā. Tu gūst tev karsti? Nesim ilgst. Jā. Nu? Ko teiks, Tille? Ejam peldēt. Nē. Nē? Nu jā, šovasar tāds vēsāks ir. Tu zini, Tille, parasti tev es vasarās bandos apkārt. Akordeons plecā un aiziet. Pa ceļu prom. Pa iztikšanu jau nav ko uztraukties, vienmēr ko var nopelnīt.
Un par gulēšanu tāpat gul kaut vai sienišķūni. Vai sienu kaudzē. Zini, Tīl, man tomēr liekas, ka tas tev būs par grūtu. Es varu. Es gribētu, lai mēs esam visi kopā. Nu jā. Bet tu esi aizmirsus, ka mums ir savs dārziņš iekopts. Mēs tak nevaram viņu tā pamest, ko? Nu jā. Skaties, un tā mēs te sēdēdam ziemu ar sagaidīsim. Būs jāmeklē kāds siltāks kakts un ko. Varbūt tepat, tai mūsu mājā. Tev jau var savu istabiņu patiktos, ko? Ne? Ja cevišķi, ka te citi sakrituši uz nerviem, tad... Labi, Tīl, ja tu peldēties, neiesi. Neiešu. Nu, tad izskrienies ar suņiem. Tie ir galīgi nogarlaikojušies. Nu? Suņi! Aiziet! Aiziet! Kur tu ies, ko? Ej! Tīle, pasauc viņu! Princi! Uk! Meitene ir kārtībā? Sagatavot? Nē. Nu, kas tas? Savu suņu savā! Princiti! Mīļo princiti! Tā jau man likās, ka tas labi nebeigsies. Tad tu domā šo bērnu ņemt līdzi savos klejojumos, tik mazumu. Vāju meiteni. Jā. Tev neliekas, ka būtu labāk, ja es tomēr Tīlu paturētu pie sevis? Ko? Es zinu, ka jūs man vēlat tikai labu. Bet vai jūs nedusmotos, ka es tomēr paliktu pie suņu vīra? Nu, ja jums abiem liekas, ka varēsiet iztikt par sevi, ko tad es tur vairs varu sacīt? Kur te jūs domājat doties? Nu, tad jau redzēs. Zini, es jau esmu dzimis laukos un pieprotu visādus darbus. Kaut kur pie Liepājas ir mans tēva mājas. Varbūt tomēr palīdz. Un ko nevairs mētāsies, kā pasauli, tad tev būs labi. Nu, ja kas noformēsim likumīgi, viss kā jābūt. Suņu vīrs nedrīkst palikt, tie cilvēki atgriezīsies. Jā. Nu jā, mums laikam tomēr jāiet.
Mūk! Mūk! Ej! Tēt sapņu zemi, vai zini to, kur strauti no kalniem krīt putojot? Ak, tēti, tur māmiņu redzēju es, kur lilijas viņu virs ūdens tur. Bija ēritai apkārt un apģērbs balts, un mūsu tikšanās brīdis tik salds. No laimes tā raudāju es, saka mīļotais Dievs, kā man vēl reizi turpat griezties. Šo strautu dvēsmu dēls zinu gan, pa sapņu zemi lēns klejot man, bet straume tik plata, krastālu mazu. Es zinu, nekad man tur nenokļūt. Jau saki, tēt, kādēļ dzīvojam te šausmu pilnajā pasaulē. Ak, sapņu zemē daudz labāk ir, tur rīta zvaigzne mums pārīmīgs. Ak, sapņu zemē daudz labāk ir, tur rīta zvaigzne mums pārīmīgs.